Eiropā, ja? Šitā izskatās, autobusiņi stāv rindā, pie katra autobusiņa stāv dežurants. Varbūt tas ir šoferis, viens krāmē bagāžā, koferus, pārbauda uz kuru viesnīcu, un tad sasēdien pa dažādiem autobusiem. Visi cilvēki pats pat nespēja noorientēties ritīgi, uz kuriem jāiet. Tālumā kāds redzēt. Растит 2 сантиметра каждые 3 года или 1 сантиметр каждый год. Поэтому мы там видим под водой, красивый видим много. И самые богатые места в всей Красном море это этот заповедник Рас Мухаммед Илья корабль. Это значит тоже много рыбы, которые живут на корабле. И еще, уважаемые, там вы сможете, конечно, сделать дайвинг или сноркелинг или дайвинг с баллоном, с маской, ласта, спасательная жилете, кто не умеет плавать. Это называется сноркелинг здесь. Сноркелинг это дайвинг, который с маской, ласта, спасательной жилете. С баллоном это дайвинг или погружение, как у вас хочется сказать. Еще большой часть Египта находится на северо-восток Африка и омывает на Средиземном море. И Египта тоже граничит на запад из Ливия и на южном из Судана. Sēžam viesnīcā, gaidām, kad mums pieregistrē. Skats pa Ingas un Ivetas numuriņu logu no 5. stāva. Var redzēt baseinu, var redzēt jūru un tālumā aiz līča var redzēt kalnus. Te lūk, viņš arī ir patiesības mirklis, kad dēļ mēs tā esam atbraukuši. Viss ir skaidrs. Mēs uznācām viesnīcas atpūtas zonā, kur var nokļūt tikai no 5. vai 4. stāva. Jauniecām desmit, un skatījos, ka bija akvaparks, ka mēs jau domāju jāņem kaut kas vispār jaunieši. Viņi vienkārši nav izlauguši. Skats paverās brīnišķīgs. Tālumā kalni. Un tie kalni, un tās palmas. Baseini, krievu mūzika. Atradām vientuļu baseiniņu, bēdīgu, tukšu. Citri zilu ūdeni, privāto vilni, un ūdens zils. Viss tukšs. Un arī viss mūsu bariņš dodās pirmo reizi uz jūru. Mēs jau gan esam nočamājušies, nevis agri no rīta, bet jau tūlīt 12, kad sāksies karstā saule. Ir speciāli mūsu viesnīca ieja, Nama Bay Hotel. Kafejnīcas. Šitie mums arī bija viss iekļauts šitajā barčikā. Es pat nezinu. Var jau. Nama Bay Hotel. Tā
tāda maziņa tā pludmalīte, bet nu kā ir, tā ir. Tā, nu, kamēr amāļi ģerbās, fiksam parādīšu, kā mums istabiņa. Mums te ir tāda garderobes telpa, te ir skapis, plaukti atvilknis, te ir seifiņš, kur var ielikt dārgākās mantas, vērtīgākās. Kā šitā no ieejas, te mums ir toalete, vansistaba, te ir bidē arī, un tāda vanna un 2 izlietnes. Viss tāds diezgan jau, tāds pavalkāts izskatās, bet, kaut kā savas funkcijas pilda. Šitas fēns gan nestrādā, kontakti mums nestrādā, spoguliņš, čau. Tas ir tāds krēsls ar apaļu galdiņu. Tas ir diezgan plaša stūra istabiņa. Televizoru mēs izrāvām, jo tur dzirksteļoja kontakts apakšā. Teikam, ir, bet nevar ieslēgt. Te mūsu gultas, tur ir durvis uz vēl nākamo blakus istabiņu. Te mums ir balkons. Plašs balkons diezgan. Jā, nu jūs ir gatavas? Te mums ir pagaunis un baseins. Tieši pretī ir kā recepcijas. Un augšā ir pusdienu zāle, bārs. Jūs ģērbaties, jā? Tad blakus ir, kur ir caur balkonu iet agritas un rauka istabiņā. Un ir arī šeit ieeja durvis no abām pusēm. Satikties var tikai tad, ja grib no abām istabiņām. Un kaut kā šitā. Un šitā. Un re. Šitā mēs dzīvojam. Tā, ieraksts vēsturē ir. Un tagad mēs te visi esam laicīgi atnākuši, atradām veselu rindu ar brīviem sauļošanās krēsliem. Daudz brīvas vietas. Un tur tālumā, es nezinu, vai tai GoPro var redzēt, droši vien jūs lielā ekrāna varēs, tur tālumā ir kalni, fantastiski skaisti tādā rudā krāsā. Kad datorā skatās, tā var, te ir palmas, tur mums bārčiks jau sāk strādāt, te mums Ralfiņš jau iespeldēties tūlīt, te mums ir baseins un saucās akvaparks, te ir trubas, tur tālāk augšā privātās villas. Privātās villas, tur nevar iet, bet izskatās skaisti. Šarmel šeikas visvecākajā mošejā atrodamies. Tālumā var redzēt jau tāds tuksnesīgs kalni. Mums atļauj paskatīties mazliet pa durvīm lūkšanu namā. Lūkšana telpa ir ļoti vienkārši, jo islāmā ir aizliegts ikonas, jo tas skaitās elpdievība. Mums atvēra durvis, lai mēs varētu nofočēt iekšpusi. Laipni izrādīja. Iekšā ir paklāji, lai ticīgie varētu lūgties. Un kas te ir skaisti, ir lustras. Lustras ļoti grasnas un skaistas. Es nezinu, vai var redzēt. Tas durvis. Šitā telpa, laikam, tā kā tie ticīgie, varbūt tas sievietes stāv ārpusē, kuras nelaiž iekšā. Sievietes mošajā lūdzās līdz vīriešiem pēdējā. Lai vīrieši neskatītos uz dibeniem. Var, ka viņas vispār tikai var ārā. To es pat atceros no reliģijas vērtīgas programmas. Tas man kaut kā palīdz. Tas jau arī kristiešiem bija, ka tur sievietes sēdēja vienā pusē. Paldies! Tu atceries nevis, kas, ko mācītājs lasīja, bet kas tev priekšā sēdēja, kāds dibens.
Nu jā, kā pat pakaļ autobusā. Который мы до сих пор используем, да, поскольку тут эти растения все произрастают, да. Но, опять же, из-за того, что был кризис, революции, там, ситуация в мире, очень многие фабрики, заводы в Египте в данный момент закрывались, да. И в данный момент осталось всего 2 фабрики. Šitā izskatās smaržu rūpnīca, Merkartiti, kur mēs tikko bijām iekšā. Daudz autobusi, tās lekcijas iet viena pēc otras. Un autobusu šausmīgi daudz, un viss arī diezgan dārgs. Pašas mēs nenopirkām, mums nav pirmā nepieciešamība, bet man ir pilns maiss ar ārstnieciskām eļļām. Krišus iekrita autobusā. Koptu eģiptiešu ortodoksālajā baznīcā. Jābūt autobusām, un tad varam braukt mājās. Kādās mājās mums jābrauc uz Montelu atpakaļ? Braukt tālāk, vai tālāk vēl kaut kas būs? Kāds tirdziņš bija, man liekas. Karalis lauva. Tur pagrabā ir slepenā zālīte kaut kāda vēl tāda piekvēpināta ar vīraku. Slepenās bruņinieka sapulces, kur notiek. Tur noiet lejā pa trepēm. Tur inčīgi. Заповедниками. На севере находится заповедник, где живут бедуины. По международным стандартам на территории заповедников строительство запрещено.
А на юге, если отъехать еще южнее от Сувенира, было бы, да, мы бы попали в заповедник Рас-Мухаммед. Это подводный национальный парк Египта. Туда в свое время приезжал Жак-Ив Кусто, французский исследователь, дайвер, и снимал подводную Одиссею. Серия больше чем из 10 фильмов была снята на юге Шарм-эль-Шейха в заповеднике Рас-Мухаммед. Церкви, где мы с вами были, 2006 год постройки, мы с вами фотографировались на 2001 году постройки мечети мира. С правой стороны опять продуктовый магазин Carrefour, мы с вами его уже тоже проезжали. Короче говоря, если вы выходите на главную дорогу, вот мы сейчас с вами на главной дороге, да, и вам надо в старый город, вы смотрите лицом на Синайский город. Город называется Синайский, в переводе с арабского Синен, это зубы. Вот, и едете налево, это старый город, то есть на юг, налево, это на юг, да, то есть вы едете в сторону старого